Virtuvē jau bija pāris kritušie. Daži jau laikam bija devušies prom, jo nekur tos nemanīja. Gvido jau krāca savā gultā. Pie galda kā gailis graudus knābāja šoferis. Es ar tad laikam mājās, ko tur vairs? Viņš piecēlās ļerganajās kājās un grīļodamies devās uz savu māju pusi. Matīs ar Sarmu palika divatā. Uz galda vēl stāvēja puspudeles reibinošā šķidruma. Salēja, saskandināja, un abi kā baložu tēviņš ar mātīti riesta laikā turpināja viens otra valdzināšanu. Abi saprotot, uz ko tas viss virzīts. Nu, laikam jau man ar tad uz māju pusi. Tēlojot nepieejamu, ierunājās Sarma. Uja, kur tas skries? Neatstās tak mani vienu, piespēlēja Matīs. Sarma tomēr piecēlās, un Matīs ar pēkšņi apkampjot savu galda biedrini. Sarma atvēra acis. Galva nežēlīgi sāpēja, labi, ka svētdiena. Pārlaida acis pār telpu. Viss svešs un, ja godīgi, pelēks un netīrs. Kaktos kā parāda skarodziņi zirnekļu tīkli. Visur kā latvju raksti, krustu, šķērsu samestas lietas, drēbes. Pat kaut kas no tehniskajām lietām. Motors, kaut kāds riteņa gabals, un cik jau Sarma atpazina. Tā, tik nu tālu būtu. Matīs guļ blakus, brīvs, bez laulību važām. Labs amats, tātad nemaz ienākumi. Ir dzīvokli. Tik tādas aizdomas un bažas rada tas, ka ilgi dzīvojis vecpuisī. Ai, kas man, šitas jāpietur ciešāk, kā slīkonim salmiņš, kur pieķerties, lai tiktu prom no mātes. Iekārtošos pie Matīsa, gan jau kādu darbu atradīšu tur ar. Neesmu jau ar cietu galvu. Blakus gulētājs sakustējās, atvēra acis. Labrīt, kā kaķene murāja Sarma. Labrīt, mute kā tuksnesis, atbildēja Matīs. Bez steigas abi piecēlās. Virtuvē jau sēdēja Gvido. Redz, kas pie mums jau no paša rīta, viņš iesāka, raugoties Sarmā. Viņa tam nepievērs uzmanību, jo lūst vai plīst, viņai tālāk jāvaldzina Matīs. Pēc vakardienas dzīrēm, protams, neviens par brokastīm nedomāt negribēja. Pagalma abi uzsmēķēja, pārunājot vakardienas notikumu abu starpā. Sarma pēc sarunas secināja, ka Matīsa augstās prasības laikam tad ir apmierinājusi. Tagad tik jāizdomā, kā bruģēt savu nākotnes ceļu tālāk. Veroties izskatīgajā vīrītī, viņa pie sevis prātoja. Ja jautāšu patiešo, vai varu pie tevis, tāds jautājums viņu var aizbiedēt. Ja palikšu pie tā, ka kaut kad sazinamies un satiekamies, tas ar neder. Kur garantija, ka tas kādreiz notiks? Es vienā pasaules malā, viņš otrā. Kaut kas ir jāizdomā, bet ātri, jo pēcpusdiena nav aiz kalniem, kad Matīs mašīnā un prom. Kā no mednieka plintes izšāva Matīs. Tik feinu sievieti līdz šim nebija saticis. Kas tevi te tur? Siltumnīcas? Lai parau nelabais tās. Rīt pat raksta atlūgumu un brauc pie manis. Varbūt domā, ka esmu traks, bet nezinu un nesaprotu pats, kas ar mani. Tu tiešām esi kā ragana, kura mani nobūrusi. Sarma uzreiz nepiekrita, tā, lai tas neizskatās, ka šis viss paveiktais bija ar tālāko nodomu. Nedaudz teatrāli paminstinājusies, piekrita. Matīs uz lapeles uzrakstīja savu adresi, sarunāja, ar kur autobusu tad viņa būs un sagaidīs tad autoostā. Sarma atvadījās un devās uz Pieturu, lai, diemžēl, dotos uz mātes mitekli.
Matīs atsveicinājās no tēva un devās patālajā mājupceļā. Stūrēdams viņš prātoja: tāda šarmanta sieviete zina, ko vīrietim vajag. Skaista ar. Nu, ja ar viņu nesanāk, maza bēda. Nav jau uzreiz jāstiep uz zaksu. Pieaudzis cilvēks taču zina un saprot, kam piekrit un ko dara. Un galvenais, ka brīva. Nebūs kulaki jāvicina ar sievu laulātajiem, kā to nācies darīt līdz šim. Vienmēr uzraujos uz tām precētajām. Varbūt tak beidzot man ar paveiksies. Nu ir jau tas lēmums neprātīgs pēc pāris stundu pazīšanās saukt pie sevis. Bet viņai ir kaut kas tāds, nu veči jau saprastu. Pirmdienas rītā Sarma stāvēja ar atlūgumu rokās. Ar šo pašu dienu viņa prom. Meitenes un arī pārējie inženieris agronomi mēģināja pierunāt, ka lai nesteidzas, ka jāatstrādā vismaz 2 nedēļas, kamēr citu atrod. Kad Sarma palika pie sava, tad jau izskanēja draudi, ka atlaidīs ar pantu, kur ierakstīs darba grāmatiņā. Kurš tad pēc tam tādu švilpasti gribēs ņemt? Arī šis nepārliecināja Sarmai mainīt domas. Un kas tev notika? Tak sestdien sēdējām pie Gvido, viss bija labi, jautāja Kristīne. Notika, kas saplēsies ar kādu? Visi tā feini pasēdējām. Runātājs bija viens no šoferīšiem. Izdomāju un viss, noteica Sarma un par patieso iemeslu turēja muti. Vēl jau pa dienas vidu pārējie tirpināja. Varbūt tu, Gvido, zini, kas tad ir noticis, ka Sarma kā aizsvilusies bēg no šejienes prom. Gvido tik rokas noplātīja un teica: nu nezinu. Likās, ka viss ir labi. Ko tur no tiem sieviešiem var saprast? Man Arta apsvilās un par ko un prom bija. Pārliecināšanas un pie prāta vešanas sarunas priekšsēdētāja kabinetā bija piepaceltos toņos. Sarma dabūja dzirdēt, ka ir nepateicīga. Mēģināja viņai atgādināt, ka savulaik, kad pati meklēja darbu, uzreiz tika pieņemta. Būtu zinājuši, ka tāda žurka, tad jau uzreiz būtu patriekuši prom. Vai nebaida ieraksts darba grāmatiņā? Sarma palika pie sava, jo vēlme tikt uz zaļāka zara un prom no mātes bija apmiglojusi realistisko dzīves skatījumu. Velns, lai tevi parauj, nav man laika te ņemties ar siltumnīcu bābām, kā zīmoga vietā nobeigumā norūca priekšsēdētājs. Sarma turēja rokās savu darba grāmatiņu ar ierakstu, kuru tautā sauca atlaist ar pantu. Uz ātru roku tika kravātas jau uzticamās ceļa biedrines, tās 2 somas. Jāsaliek tik viss nepieciešamais, ko vajag pirmajam laikam. Pēc tam jau Matīs tak neļaus, ka staigāju plika. Kārtojot somu, domāja tālajam ceļam noskaņotā. Pavērās durvis. Tu atkal prom? Nesaprotu, jautāja Mudīte. Jā, prom, ceru, ka uz visiem laikiem. Uz kuru pusi tad šoreiz? Vai tev nav vienalga? Ja godīgi ir, bet man tomēr jābūt gatavai, ka pēc necik laika atkal stāvēs uz sliekšņa un lūgsi naktsmājas. Vari gulēt mierīgi, ja tur šāvai tā kaut vai zem tilta, bet uz šejieni vairāk nenākšu. Labi, man nav vairāk laika ar tevi te filozofēt. Nobēra Sarma un palūkojās pulkstenī. Tiešām bija jāpasteidzas, lai nenokavētu autobusu. Mudīte bija piesēdusi uz soliņa. Sarma kā tirgus sieva apkrāvusies ar 2 tašām, garām ejot tik noteica: sveiki, lai tev te vienai laba palikšana. Mudīte neko neatbildēja, jo sirdī kaut kas tā kā gruzda. Laikam jau sāpīgi bija, kā abām ar meitu šādi.
Sarma izkāpa no autobusa. Visa apkārtne un vieta sveša. No ilgās sēdēšanas gan kājas, gan sēžamvieta notirpušas. Matīsu nekur nemanīja. Sirds ielēca kaklā. Izskrēja pirmā doma. Piemānījis, pārdomājis. Ko tagad? Sveša vieta, nakts ar nāk virsū, darba ar vairs nav, ar māti visi tilti nodedzināti. Uztraukums tagad saskrēja roku pirkstos, kur iekrampējās somu rokturos. Aiz vienas no ēkas stūra, aiz elzdamies skrēja Matīs. Piedod, skrēju, cik vien ātri varēju, tagad darbā kā par spīti čēpē. Un pasniedza baltu neļķi. Sarma atviegloti nopūtās. Štruns par darba čēpē, štruns par kavēšanos. Galvenais, ka man sāksies jauna, skaista dzīve. Atbildot Matīses kūpstam, domāja Sarma. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.